Šie ir gadi, kas cilvēku dzīvēs ienes wow pārmaiņas. Patiesībā ir ļoti interesanti paklausīties, kas cilvēku dzīvēs ir noticis tieši 4. un 7. cikla gadā. Vistransformējošākie un visdažādākām situācijām bagātākie gadi. Kāds ļoti tuvu ir bijis izdegšanai, kāds ir piedzīvojis depresiju, kāds ir salauzis kāju, kādam ir bijušas vēl citas veselības problēmas, kāds cits ir izšķīries, kāds cits ir atlaists, kāds cits ir sapratis, ka dzīvo attiecībās, kurās viņi savā ziņā vairs nav partneris ar partneri, bet ir cilvēki, kas dzīvo kā brālis ar māsu. Un tieši šie 2 gadi ir tie, uz kuriem atskatoties, jūs savā ziņā varat saprast, cik pareizi jūs savā dzīvē virzaties. Jo nepatīkamāk ir notikumi, ko jūs piedzīvojat šajos gados, jo lielāka izaugsme tev ir nepieciešama. Kas ir 4. cikla gads? Jauna sākums un kaut kā vecā beigas. Es tev izstāstīšu superātru metodi, kā arī tu pats vari aprēķināt, kurš cikla gads tev ir šobrīd, un tādējādi tu spēj sarēķināt, kad tev bija 7. vai 4. cikla gads. Paņem savu dzimšanas datumu un pieskaiti tam savu dzimšanas mēnesi. Pieskaiti skaitli 9. Iegūto rezultātu reducē līdz viencipara skaitlim. Šobrīd esi aprēķinājis, ka tev ir sanācis 6. cikla gads. Tātad tas nozīmē to, ka 2 gadus atpakaļ tev bija 4. cikla gads. Un nākamgad tev būs 7. Šobrīd tavai dzīvei tiek izveidota tāda kā saknīte šo 7. transformējošo cikla gadu. Kaut kādas pārmaiņas jau sāk notikt tavā privātajā dzīvē vai tavā iekšējā pasaulē. Ļoti priecāšos, ja vēlēsies padalīties savu stāstu par 4., 7. vai 9. cikla gadu. Droši var rakstīt komentārā vai atsūtīt man privātu ziņu.